Krievijas valsts humanitārā universitāte ir Krievijas vadošā izglītības iestāde humanitāro un sociālo zinātņu jomā. Universitāte piedāvā vairāk nekā 80 dažādu studiju virzienu, ļaujot studentiem izvēlēties sev piemērotu studiju ceļu. KVH ir slavena ar savu kvalitatīvo izglītību un daudzajiem zinātniskajiem pētījumiem. KVH vēsture aizsākās 1553. gadā, kad ar Ivans Bargais dekrētu tika nodibināta Maskavas tipogrāfija. Šodien šis vēsturiskais objekts atrodas KVH vēstures un arhīvu institūta pagamā Nikolskas ielā, kas atgādina par universitātes ilggadējo saikni ar Krievijas kultūras un izglītības tradīcijā. Uz 1908 Maskavas pilsētas tautas universitāte nosaukts pēc Shanjavskī, priekštecis mūsdienu KVH, tika izveidota 7 teh ēka. 1930. gadā tika izveidots Maskavas vēstures un arhīvu institūts, mūsdienu KVH priekštecis, tagad ēka Nikolskas ielā. Savukārt 1991. gadā Maskavas vēstures un arhīvu institūts tika reorganizēts par Krievijas valsts humanitāro zinātņu universitāti. Krievijas valsts humanitāro zinātņu universitāte atrodas netālu no 3 metro stacijām – Novoslobodskaja, Mendelejevskaja un Beloruskaja. Īsākais ceļš vedīs no stacijas Novoslobodskaja. Ja esat izvēlējies mūsu augstskolu, noteikti nosakiet virzienu, kas jūs interesē. Un šeit ir daži populāri galamērķi mūsu universitātē, piemēram: žurnālistika, valodniecība, mākslas vēsture, filoloģija, dizains, jurisprudence, psiholoģija, ekonomika, vadība, socioloģija un daudzi citi, un jūs varat uzzināt vairāk par KVH specialitātēm oficiālajā tīmekļa vietnē ar suh.ru. Tagad ļaujiet man pastāstīt par jūsu uzņemšanas rīcības plānu. Lai iestātos, jums ir jānokārto USAVai. Iestāju pārbaudījumus jūs varat. Jums ir jāparaksta mācību līgums. KVH ir 4 izglītības veidi. Pilna laika, tas ir tāpat kā skolā, jūs mācāties no 1. līdz 6. stundai. 6. jums ir regulāra sesija, jūs varat aktīvi piedalīties studentu dzīvē. Studentu dzīvē taču ir maz ticams, ka jūs varēsiet apvienot mācības ar darbu. Studijas ar darbu, nepilna laika vai vakara nodarbības šajā izglītības formā. Sākas pulkst 18:50 un beidzas pulkst 21:40, tas ir 7. -8, pāri ir arī. Regulārajā sesijā jūs varat apvienot darbu un studijas, jūsu studiju kvalitāte. Izglītība nemainīsies, bet jūs visticamāk nevarēsiet būt. Aktīva līdzdalība fakultātes dzīvē. Nepilna darba laika, jums gandrīz nebūs klātienes nodarbību universitātē, jūs viegli varēsiet strādāt, lielākā daļa mācību procesa būs jūsu ziņā. Pirms sesijas jums būs jāapmeklē liels skaits. Jums universitātē gandrīz nebūs klātienes nodarbību, jūs viegli varēsiet apmeklēt nodarbības pātrinātai atkārtošanai, un jūs varētu nepieciešams ņemt mācību atvaļinājumu darbā. Tālmācība šis studiju veids nav pieejams visās specialitātēs. Vakara nodaļā, tāpat kā vakara nodaļā. Jums būs jāapmeklē liels skaits nodarbību pēc 6 vakarā, bet jums nebūs jāapmeklē ierasties uz nodarbībām KVH, jo tās notiek uz pašas universitātes platformas. Universitātes platforma. Kādi dokumenti jums ir nepieciešami, lai pieteiktos? Pase. Dokuments, diploms, kas apliecina jūsu pēdējo izglītības līmeni. Izglītība. Vispārējās veselības certifikāts. 1,3,4 fotogrāfija, melnbalta vai krāsaina matēta. Sīkāka informācija atrodama mūsu rokas grāmatā pieteikumu iesniedzējiem no Latvijas. Tālāk jums būs jāiesniedz eksāmenu rezultāti vai tos iesniegt, kā arī citus nepieciešamos dokumentus mācību līguma noslēgšanai un apdrošināšanas noslēgšana. Parakstīt mācību līgumu un noslēgt apdrošināšanas līgumu. Kad visi dokumenti būs aizpildīti, jums būs jāiesniedz pieteikums par. Jums būs jāpiesakās studiju vīzas saņemšanai, bet KVH vīzu nodaļas darbinieki vienmēr palīdzēs jums to izdarīt. KVH vīzu birojā. Vēlos arī atzīmēt, ka universitāte atrodas Maskavas centrā, un jūs vienmēr varat apmeklēt daudz interesantu vietu, kultūras un izklaides pasākumu. Rezumējot, protams, gribētos apkopot mūsu izglītības iestādes priekšrocības. Tas ir daudz dažādu izglītības programmu, augsts mācībspēku līmenis, spēcīga materiāli tehniskā bāze un labi attīstīta infrastruktūra.
Ir interesanti un aizraujoši studēt tik lielā, uz praksi orientētā un prestižā augstskolā. KVFU ir starp 10 labākajām Krievijas augstākās izglītības iestādēm, kas nodrošina studentiem humanitāro izglītību. Es domāju, ka izvēloties Krievijas valsts universitāti, jūs nekad nenožēlosiet un iemīlēsiet savu nākotnes izvēlēto profesiju.